Sveicināti skatītāji, klausītāji mūsu kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstā, kas notiek Delī projekta ietvaros un ko mēs filmējam mājīgajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Un šodien mums raidieraksta viese ir Sanda Rapa no Latviešu valodas institūta. Sanda, es došu tev pašai vārdu pastāstīt tavus pilnos titulus, kas tu esi un ko tu dari. Jā, es esmu, tagad institūta nosaukums ir garāks, ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu valodas institūts. Bet Latviešu valodas institūts ir tas kodols. Es esmu vadošā pētniece, ko es parasti uzsveru, un pagaidām arī direktora pienākumu izpildītāja. Pagaidām, kamēr notiek konsolidācijas procesi un kamēr viss nokārtojas. Kas jums ir pamainījies, kopš jūs esat HZF ietvaros? Vēl jau nav iesākušās tās pārmaiņas, izņemot to, ka vadības groži ir dekānas rokās, bet es domāju, ka tas būs uz labu. Un būtībā jau nekas nemainās. Kas pētnieka dzīvē var mainīties? Tās, kas ir viņa intereses, tās arī paliek. Un sadarbība, digitalizācija paliek. Un es domāju, ka uzņems vēl lielākus apgriezienus, jo mēs būsim kopā, mēs būsim lielāka komanda un sadarbosimies ar fakultāti, kur arī, starp citu, ļoti bagātīgi digitalizē pašreiz tieši valodu. Pastāstīja mazliet, ko dara Latviešu valodas institūts, cik jūs esat nodaļas pētnieki, kā jūs vispār strukturējat darbu? Mēs vidēji aptuveni esam 50 cilvēku mainās, daži ir prom, daži nāk klāt, bet tāds skaitlis aptuveni 50, 100 labāk skan. Bet mēs cenšamies attīstīt un pētīt valodu visos līmeņos. Nevis kādu vienu aspektu, bet tā kā kārtīgs zinātnisks institūts, mēs pētām visus valodas līmeņus. Tātad mums 6 nodaļas, būtībā jau gandrīz 7, tāpēc, ka seno tekstu pētnieki jau ir liela komanda un spēcīga komanda, un arī kas visvairāk nodarbojas ar digitalizāciju un ar tekstu pārvēršanu un normalizēšanu. Jā, mēs esam 6 nodaļas, tātad dialektoloģijas nodaļa, kur pēta dialektus, onomastikas nodaļa, kurā arī es esmu, kas pēta īpašvārdus, vietvārdus, kaķu vārdus, personvārdus, visus vārdus, ko raksta ar lielu burtu. Tad ir terminoloģijas nodaļa, sociolingvistikas nodaļa, leksikogrāfijas un leksikoloģijas nodaļa, kas arī ir ļoti digitāli, ja strādā praktiski tikai ar digitāliem materiāliem, respektīvi valodu digitalizē un savus pētījumus digitalizē. Jā, vai es kādu neaizmirsu, es noteikti kādu aizmirsu, bet es varbūt sarunā atcerēšos, sanāca 6. Es arī neskaitīju līdzi. Saki man tā, cilvēkiem, kas nav valodnieki, kas ir mazliet ārpusē, ja Latviešu valodas institūts ir centrā, kas ir vēl tās svarīgās institūcijas, kas Latvijā strādā ar valodu? Man nāk prātā, ir Latviešu valodas aģentūra, ir terminoloģijas, un tad es apjūku. Varbūt tu man pastāsti? Jā, ir valsts valodas centrs, kas juridiski normē valodu un dara ļoti labu darbu, bet mums ir arī ļoti cieša sadarbība, tāpēc, ka arī normēt un dot padomus nevar bez pētniekiem. Ir Latviešu valodas aģentūra, arī viņi nodarbojas ar ne tikai ar valodniecību, bet viņi arī ar dažādu digitalizēšanu. Viņi pat vairāk par to domā, tāpēc, ka viņi saprot, ka valoda ir jāparāda, un pētījumi ir jāparāda arī digitālā vidē. Un pēt arī, lai cik dīvaini matemātikas un informātikas institūts, viņiem tiešām ir digitālas pētniecības metodes, un viņi tiešām valodu pēta tīri ar digitāliem rīkiem. Un tas ir apsveicami. Un daudz iestāžu, daudz pat skolotāju pēta. Un tā, kā mēs zinām, arī ar dažādām talkām, valodas talkām jau pēta gandrīz visa Latvijas sabiedrība. Jā, man ir milzīga cieņa pret valodu. Ne tikai pret latviešu valodu, man liekas, tā latvietim jābūt. Tāda privilēģija runāt ar cilvēku, kas vada institūtu, kur ir pētnieki, kas to pēta. Jo man liekas, ka valodā ir tā burvība, ka viņa ir ārkārtīgi bagāta, bet reizē tas arī tāds varas instruments. Domājot gan to, kā skolā mums māca, kā locīt pareizi, kā ir nepareizi, kā likt komatus un tā
terminoloģijas nodaļā vai terminoloģijas komisija, tas ir mazliet kaut kas cits. Jā, tas ir Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija, jā. Bet mums pēta tieši terminu attīstību, kā terminus veidot, kā veidojušies, kas vēsturē noticis, jo mums arī ir jāskatās diahrāniski, laika griezumā, lai mēs varētu pieņemt lēmumus tālākiem ceļiem, tālākiem padomiem. Labi, tu minēji dažādās nodaļas, un man jāatzīst, ka es gandrīz saprotu, ko katra no viņām dara, bet, protams, ne līdz galam. Bet tad man rodas iespējas, ka tie ir primāri tādi zinātniski fundamentāli pētījumi, bet skaidrs, ka to kaut kā izmanto arī plašāka sabiedrības grupa, vismaz ārpus institūta sienām. Un es mēģināšu noformulēt jautājumu, respektīvi, vai ir kaut kādi resursi vai valodas rīki, kas ir ne tikai pētniecība, bet ko es redzu arī plašākai sabiedrībai, studentiem vai kam? Kas tie būtu? Jā, ļoti daudz. Es domāju, ka mums ir jāšķir datu kopas un rīki. Ir tādi, ir vēl metadati, ir vēl trešais veids, kā datus apkopo. Jā, mums ir gan rīki, gan tās datu kopas. Un galvenais tas leksikogrāfiskais avots ir mūsdienu latviešu valodas vārnīca. To izstrādā leksikogrāfu grupa, un tas ir pieejams plašai sabiedrībai. Tā ir būtībā vienīgā vārnīca, kurā var ieskatīties, un tad būt droši, ka tā latviešu valodā var teikt un var runāt. Jo mums ir arī normatīvie komentāri, kuri pierakstīts pie kāda slengisma vai kāda neliterārās leksikas vārdi, ir pierakstīts komentārs, ka šādi lūk ne. Piemēram, vrapu mēs ikdienā nelietojam, tā vietā lietojam tītenis, piemēram. Un tas ir tas galvenais leksikogrāfiskais avots. Tad ir vēl latviešu valodas vēsturiskā vārnīca, kur patiešām ir ārkārtīgi spēcīga komanda. Un šī vārnīca jau ir tāds fundamentāls pētījums, jo tur nevar to, ko tu dzirdi, to, ko tu redzi, to vienkārši ieliec vārnīcā. Tur tā nevar, tur vajadzīgi ļoti nopietni pētījumi. Šāda vārnīca mums ir, un tad mums ir arī 2 pūļpakalpes rīki apvidvārdu vākšanai un vietvārdu vākšanai. Un tad mēs nesen izdomājām, ka nepieciešams arī šos datus, ko mēs savācam no dažādiem novadiem, kas mums ir saglabājušies kartotēkas kartītēs un vēl vecajās magnetofona lentēs, ka to mums vajag arī parādīt sabiedrībai. Mēs izveidojām tādu interaktīvu karti dialekti.lu.lv, kur tad mēs šo informāciju liksim. Un mums ir arī, mēs arī esam strādājuši pie Tildē izveidotā latgaliešu pareizrakstības rīka. Pētnieki ir veidojuši paradigmas un tad nodevuši tālāk šiem izpildītājiem. Jā, un mums top arī tagad personvārdu vārnīca, vēsturiskā personvārdu vārnīca, kur mēs pētīsim kādus priekšvārdus, nevis uzvārdus, jo uzvārdus jau ir digitalizējuši Latviešu valodas aģentūras pārstāvi. Bet mēs pētīsim priekšvārdus, kādus vārdus latvieši ir devuši jau sākot no 12. gadsimta, kad pirmie rakstu avoti ir pieejami par latviešiem līdz pat mūsdienām. To dinamiku, ko vārds nozīmē, kādas rakstības formas ir bijušas. Mēs strādājam daudz, visas nodaļas strādā, tā viena nodaļa, ko es aizmirsu, gramatikas nodaļa, tur ir arī fonētiķi, lai gan fonētika neskaitās gramatikas nozare, bet viņi ir mūsu gramatikas nodaļā, un mums ir ārkārtīgi spēcīgi fonētiķi, un eksperimentālā fonētika ir tikai digitāla. Tur var ir tādiem smalkiem attēliem un uztveres aparatūru var noteikt intonācijas, kādās runā, un šī aparatūra un šī tehnika un metodes jau ir atklājušas ir radušies pārsteidzoši atklājumi, jo
līdz šim ir uzskatīts, ka Kurzemē runā 2 intonācijās, bet tagad izmērot, pētnieki konstatē, ka tur ir vairākas intonācijas īpatnības, un tur nav tikai tās 2 intonācijas, ko var saklausīt cilvēks ar savu ausi. Jā, un ko es gribēju teikt ar šo nelielo ievadu, ka visās nodaļās strādā ar digitālajiem rīkiem. Mūsdienās jau vairs nevar. Vienīgā nodaļa, kur es to vēl nevaru saskatīt, ir sociolingvistikas nodaļa. Tur pagaidām vēl. Kāpēc? Tāpēc, ka sociolingvists pēta valodu kopumā. Tur ir, tas nav tā paņem vārdu un analizē daļas vai cilmi vai ko citu. Viņi pēta visu kompleksā, arī pārteikšanās, arī neliterāro leksiku, arī uzrakstus uz sienām, arī to, ko saklausa uz ielas, to, ko saklausa intervijās. Piemēram, šādā intervijā, kā mēs, arī viņi varētu analizēt. Jā, tas ir komplekss pētījums, kur vajadzīgs cilvēks. Es sapratu, ka sociolingvisti būtu priecīgi, ja mēs pārteiktos, jo tad viņiem būtu ko pētīt. Normāli cilvēki to gribētu izgriezt, viņi teikt, ļoti labi, mēģiniet vēlreiz. Jā, bet tur ne tikai to, arī to viņi droši vien noteiktu dažādas ietekmes mūsu runā un analizētu visu situāciju, kā šādā telpā, kā valoda izpaužas šādā telpā un šādā komunikācijā un šādas tēmas raidījumā un kāpēc šādus vārdus izvēlas. Un to mašīna vēl nevar izdarīt, manuprāt. Tas ir tik interesanti. Es domāju, no kurienes ir radies priekšstats, ka valodniecība ir sausa nozare, jo tas, kā mēs runājam, man liekas, viņa ir tik tāda bagātīga un sulīga. Jā, un jo dziļāk iedziļinās, jo sulīgāk top. Jā. Tev gribēju jautāt, tu tur pieminēji daudzas interesantas lietas, bet digitalizācija, un arī ko tas nozīmē, tas vārds var apzīmēt tik dažādas lietas. Viens, ka mēs digitalizējam kaut kādus materiālus, ieskanējam, transkribējam. Otrs ir šī klātbūtne digitālajā vidē, jeb internetā, bet mūsdienās jau arī tas ir telefoni. Un tas no vienas puses it kā rada iespēju, bet reizē ir skaidrs, ka tām zinātniskām institūcijām tas uzliek, ja ne slogu, bet tad uzliek kaut kādas jaunas funkcijas. Jo agrāk zinātnieks varēja vienkārši godprātīgi un kvalitatīvi pētīt, tad, manuprāt, tagad ar to digitālo vidi ir daudz lielāks uzsvars uz zinātnes komunikāciju. Respektīvi, nepietiek, ka tu kaut ko izdari, tam ir jābūt arī redzamam. Un kā tu varbūt par to pareflektētu, jo tas, manuprāt, prasa arī daudz resursus. Man jau šķiet, ka ir redzams, vai tad nav redzams. Ir redzams, bet to, ko es nosaucu, viss ir publiski pieejams. Jā. Bet kādu gan slogu var uzlikt? Es domāju, ka drīzāk šī digitalizācija nevis uzliek slogu, bet tā kā pārvirza to slogu no nepareizes akcentus uzliek, jo līdz šī, manuprāt, cilvēkiem šķiet, ka digitalizācija lielākoties ir tāda vienkārši kartīšu skenēšana, pārrakstīšana, bet digitalizācija nav tik vienkāršs process un nedrīkst nekad aizmirst zinātni. Es atceros, tad, kad sākās vispār digitalizācija un man bija jāgatavo pirmais referāts par šo digitalizāciju, es paklausījos dažādas raidierakstus no Eiropas Savienības, no padomas ierakstiem un komisijas ierakstiem, un viņi šīs tēmas risināja. Un jau tad šie dažādie komisiju un padomas pārstāvji, viņi teica, ka sākas ļoti bīstama tendence, ka rodas tā sauktie tukšie rīki un tukšās vārnīcas, respektīvi viss tiek digitalizēts un avots paliek statisks un nekas neturpinās. Tas ir pieejams, jā, cilvēki var aplūkot, bet ja nav zināšana, tad ar to materiālu neko nevar izdarīt. Un jau tas bija pirms kādiem 10, 15 gadiem, kad es to klausījos. Un es domāju, ka mūsdienās arī šī problēma joprojām pastāv, ka mēs nevaram domāt tikai par digitalizāciju, par klaju digitalizāciju, bet mums jāmāk šie dati arī izmantot un tālāk. Bet es domāju, ka zinātnieku dzīvi diezgan labi atvieglo šie rīki, korpusi, mēs varam analizēt valodu. Bet kādā ziņā? Es gribēju uzdot tādu grūtu jautājumu, jo man liekas, ka
attīstība notiek nenoliedzami, bet es pats kā pētnieks, izjūtu lielu slodzi, spriedzi, un es sajūtu, ka man ir jābūt redzamam sociālajos tīklos, ka man ir jāstāst par maniem pētījumiem. Respektīvi, tas varbūt nav ierakstīts savā projekta aprakstā, bet dažreiz ir, bet no manis sagaida. Un patiesībā es redzu, ka tā ir slodze arī uz pētnieku. Un man liekas, ka tajā laikā, kad tā digitālā pasaule nebija pieejama, kādā ziņā tu varēji vairāk fokusēties uz to nopietno pētniecību. Bet, tas ir atvērts jautājums, jo man šķiet vienkārši, ka tas ir kaut kas, kas tagad tiek uztverts pats par sevi saprotams, un tur kādā ziņā veidojas tas risks arī, ko tu saki, ka, ja netiek padomāts, kurš to resursu uzturēs, ja tur netiek padomāts par pietiekami draudzīgām instrukcijām lietotājiem, vispār kas būs lietotājs, tad vienkārši ar to, ka mēs kaut ko uzliekam kādā mājaslapā, ar to viss netiek atrisināts. Es nesaku, tas galīgi nav par jūsu institūta datiem, bet vairāk plašāk. Tādā ziņā es domāju, ka mēs varam atļauties teikt, ka tas ir sloks. Rakstiet mums kaut kur, darba stundās, ka mēs normamies arī zinātnes komunikāciju, jo tas ir ļoti būtiski. Tagad es sapratu jautājumu, Jā, tas ir nogurdinoši, un es jau arī pati sāku nogurt. Sākumā man bija liela apņēmība, ziņošu visu, un mēs pat institūta Facebook lapā likām tādas vārdu kartītes, kur tos interesantākos gadījumus aprakstījām, bet tas ir gandrīz vesels pētījums, papildu pētījums, kas nekādi citādi netiek novērtēts. Bet tāpēc bet šī komunikācija ir svarīga, un mēs sākām šīs talkas tieši izmantojot digitālos rīkus, un man šķiet, ka tas ir tāds atsloks arī pētniekiem, ka mēs vismaz varam sataustīt šos datus tajos Latvijas nostūros, kur mums vajadzētu 40 eiro degvielai, lai aizbrauktu, un vēl kāds pāris dienas, lai es tev tieši par šo gribēju jautāt, un tu jau tagad sāc stāstīt, ka tas, ko tas dod, kā jūs varat ietaupīt, ka pētniekam nav jābrauc uz tām vietām, un droši vien tur arī tā cilvēka iesaiste, ka tas ir svarīgi. Kādas tu redzi, varbūt tomēr ir trūkumi vai ierobežojumi tādai pūļu iesaistei? Vairāk jau ir to ieguvumu, bet trūkumi arī ir. Tie ieguvumi, laikam, ir jāpasaka, lai cilvēki nepārtrauc to darīt. Tā ir tā geogrāfiskā dimensija, ka mēs varam aizsniegt visus Latvijas stūrīšus, un tā ir arī diahroniskā dimensija, ka mēs varam 20 gadu jauns pētnieks nezinās to, ko varētu zināt, kaut arī ir dzīvojis kādā Latvijas nostūrī, nezinās to, ko varētu zināt 80 gadu izcils valodas pratējs, un tādu ir ļoti daudz. Un tie ir tie ieguvumi, bet trūkumi ir tad, ja šos datus nemāk ievadīt pareizi, kā valodnieks to gribētu. Un es nosaukšu vienu piemēru, bet tas nenozīmē, ka cilvēkiem būtu jāpārtrauc to darīt. Apvidvārdu talkas vietnē daži cilvēki raksta, piemēram, cilvēks, kurš dzīvo Rīgā, pieraksta vārdus, piezvana uz Latgali, noskaidro, kādi tur ir vārdi, un pieraksta šos vārdus pūļpakalpes vietnē. Bet ja viņš uz vietas nedzīvo, ja viņš nezina kontekstu, ja viņš nedzird šo vārdu tikai caur telefonu noklausa, tur ir diezgan daudz kļūdu var rasties, īpaši augšzemnieku dialekta, latgaliešu rakstu valodas, lai pierakstītu latgaliešu rakstu valodā. Un tas ir lielākais trūkums. Bet mēs cilvēkus arī mācām, un nav tik traki. Jā, es pareizi saprotu, tas piemērs ir, kad cilvēks labu gribēdams kaut kādu informāciju nodot, bet viņš nav līdz galam saprot, kā zinātnieki to izmantos, vai kas tieši ir tas vērtīgais, un te ir tas risks, ka, ja jūs nezināt visu to stāstu, un šeit izstāstīja, ka jūs zināt, bet jūs, principā, ja jūs neuzzinātu, tad jūs varbūt pat saņemt kaut kādus interesantus datus, kas patiesībā būtu nederīgi vai tieši otrādi. Dati, kas kādā ziņā ir aplami, vai ne? Un tas, kas man liekas interesanti, kā iesaistīt cilvēkus, viņus motivēt, bet reizē saglabāt to pētnieku, ja ne kontroli, tad sapratni, kas tur notiek ar tiem datiem. Bet arī tas aplamais dats mums ir svarīgs, tāpēc, ka mēs zinām, ka kaut kas līdzīgs šajā novadā ir, mēs varam aizbraukt, pārbaudīt, pierakstīt. Tā kā aplamais dats arī valodniekam nav aplamu datu, ja
tas pierakstītājs ir dzirdējis tā, tur kaut kas ir. Jā, un to valodnieks vienmēr pārbauda. Mēs esam atraduši risinājumu, ka mēs ļausim valodniekiem, dialektologiem šos vārdus pārrakstīt, izrediģēt, un tad jau varēs likt tezorā un lielākās datu kopās. Un tāpēc jau tie valodnieki ir vajadzīgi, un ļoti labi, ka ir vajadzīgi arī šādos gadījumos. Jā, un tas ir interesanti, jo kādā ziņā tas, ko tas tautas pārstāvis dara, tas tik ļoti neatšķiras jau arī no tā, ko kādreiz ir darījuši paši zinātnieki. Ja mēs skatāmies 50 un 100 gadus atpakaļ, mums arī šķiet, kāpēc viņi tur laboja kaut kādas datus, kāpēc viņi šādā veidā tos metadatus laboja vai ielaboja. Patiesībā cilvēks domāja, kā izdarīt vislabāk, un tad tur veidojas tāda interesanta tautas metodoloģija, un tad nāk pētnieks un zinātnieks saka, paldies, bet tur mēs mazliet citādāk. Jā, šī ir ļoti interesanta tēma. Bet šādas talkas nav nekas jauns, taču Jānis Enzelīns jau 1911. gadā jau pirmo talku izsludināja, un cilvēki sūtīja, bet tas gāja caur valodnieku rokām, un tad tikai Mīlenbach Enzelīna vārnīcā. Bet tagad pat taisnu nonāk. Bet tad man ir jautājums, kā tad viņi sūta? Viņi tak nesūtīja audio ierakstus. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kas pierakstīja, bija jābūt pietiekami labu rakstīt prasmi, un sevišķi runa par dialektoloģiju. Tas jau vairs nav tā kā vienkārši zināt pareizi latviešu valodu, tev jābūt diezgan prasmīgam saprast, ko tu pieraksti. Jā, bet bija arī, un arī mūsdienās mums bija diezgan lielas bažas, ka būs nepareizi pieraksti, bet tas ir apbrīnojami, cik cilvēki ir gudri. Mēs varbūt slikti par visiem domājam, bet patiešām cilvēki ir gudri, un es domāju, ka tur neiesniegs tādi, kuri pavisam nemāk rakstīt, vai citautieši. Tur tiešām iesniegs, kam tas interesē un kas ir paši vākuši. Un mums ir pat tajā vietnē tādi ieraksti, kur ir ar visu fonētisko transkripciju. Fonētiskā transkripcija ir tās zilbes intonācijas. Tā kā ir arī gudri teicēji, digitālie teicēji. Vēl viens resurs, ko tu pieminēji, bija mūsdienu latviešu valodas vārnīca. Es atceros, es kaut kur nesen lasīju presē anekdotisku gadījumu par Franciju, ka viņi turpina izdot mūsdienu franču valodas vārnīcu, bet viņi izdot kaut kādu iemeslu dēļ alfabētiskā kārtībā. Un viņi ir tikuši līdz izdevumam, kas ir pirms 20 gadiem tā kā salikts, un tagad viņš ir izgājis redaktūru, un tas vienkārši liekas tik daudz par lēnu priekš mūsu digitālā laika. Man šķita interesanti pajautāt, kādā veidā tas process tiek organizēts. Cik ilgs laiks paiet, kamēr jūsu pētnieki kaut kādu vārdu vai vārdus izvērtē, un tad viņi tiek iekļauti šajā mūsdienu latviešu valodas vārnīcā? Tu tā nevar pateikt, cik ilgs laiks. Reizēm pat vienā dienā mēs to izdarām, ja vārdu atrodam. Un šo vārnīcu jau sāka rakstīt tad, kad vēl nebija iesākusies digitalizācija un nebija elektronisko vārnīcu. Un tad sāka rakstīt ar roku. Un tad, kad sākās digitalizācija un bija iespēja veidot elektronisku vārnīcu, tad šo rokrakstu pārvērta elektroniskā vārnīcā. Un tad mēs ieraudzījām trūkumus, jo ar roku rakstītā ir daudz saīsinājumu un daudz lai taupītu telpu un lai domātu par to, ka vārnīca nevar izdot 100 sējumos, ka tomēr vajag kaut kā kompaktāk šo tekstu organizēt. Un tad mums bija atkal tie saīsinājumi jāpārvērš pilnos vārdos. Jā, vārnīca ir sākta jau sen, bet tā ir dinamiska vārnīca. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku rediģējam. Tik līdz kaut kas mainās, pieņem jaunu lēmumu, kam Valsts valodas centrā, Latviešu valodas ekspertu komisijā tiek pieņemts lēmums, ka šo objektu, šo reāliju vajag saukt citādi, latviskāk, tad mēs to uzreiz labojam. Un, jā, tas, kā vārdu iekļaut, tikai dažreiz mēs strīdāmies par nozīmes definīciju vai par formulējumu, bet tas, piemēram, nesen tika izdots romāns Joachima Meyerhofa grāmata Ak šī plaisa sasodītā plaisa, un es šo grāmatu rediģēju, un es redzēju, ka tur ir tāds vārds gurgulēt, es domāju, es pārbaudīšu pareizrakstību, jo nav bieži dzirdēts vārds.
un skatījos, nav nekur ne tēzaurā, ne mūsdienu latviešu valodas vārnīcā, tad es uzreiz ieliku šo vārdu vārnīcā, definēju nozīmi, un tagad ir šāds vārds. Ko tas nozīmē? Tas ir radīt skaņas, skalojot rīkli. Mēs esam katrs to darījuši. Es nezinu, kāpēc latviešu valodā nav. Tas, protams, ir līdzīgi arī vācu valodā. Tas ir tāds onomatopoetisks vārds, respektīvi vārds, kas radies no skaņām. Jā, tas ir gurgulēt. Un šāda vārda nav, un es nezinu, kā latvieši līdz šim ir iztikuši, bet jā, līdz šim bija iztikuši. Un tas notika vienā dienā. Bet ir vārdi, kur mēs tiešām spriežam. Piemēram, Rīgas dome uzstādīja brīvkrānus. Tagad jau mēs visi zinām, kas ir brīvkrāns uz ielām, kur var sunītis pieskariet, padzerties, cilvēks var padzerties. Jā, bet sākumā šāda nosaukuma nebija. Rīgas dome šādus uzstādīja, tad cilvēki izdomāja, ka tos varētu saukt par brīvkrāniem. Un tad mēs ilgi domājām, kādas 2 dienas domājām, precizējām nozīmi, lai būtu atbilstoši. Lai cilvēks saprastu, ko tas nozīmē, izlasot vārnīcā. Tev stāstot, es aizdomājos, cik tas ir interesanti, ka patiešām es savas dzīves laikā piedzīvoju, ka ir vārdi, kur nav, tad viņas ievieš, un sākumā tāda sajūta, tiešām, un paiet gads vai 2 vai 5, un tu vispār aizmirsti, ka tas bija jocīgs vārds, tev šķiet pašsaprotam, normāli. Jā, zibatmiņa un zīmols, tas ir, kā pretojās tam visam. Vieglāk taču pateikt flash, nevis zibatmiņa, bet tagad es skatos veikala etiķetēs un visur ir zibatmiņa. Ne jau visur, bet ir. Es te gribētu jautāt par tādu aspektu, jau mazliet pieskāries, tu pieminēji, ka arī Matemātikas informātikas institūts nodarbojas ar valodas pētījumiem, un tagad, ka valodu tehnoloģijas ir tik jaudīgas, šķiet, ka, ja tā var teikt, ka valoda ir atņemta valodniekiem. Tagad to nodarbojas jebkurš, vai ne? Un ir sevišķi lielās valodu tehnoloģiju kompānijas. Bet kā tu redzi, kas paliek vēl, pirmkārt, varbūt 2 jautājumi. Kas ir tā kompetence, kas tomēr paliek valodnieku rīcībā, un kas ir tā loma, ko valodnieki vēl var spēlēt, jo mēs tomēr dzīvojam tirgus ekonomikā, un tagad mums lielie valodu modeļi, un viņi var, nevar viņu izdarīt, bet viņi saka, viņi izdarīt pa 90% nesaprotot, viņi spēja uzražot kaut kādus tekstus. Jā, tā man sākumā šķita problēma, bet es netaisnīgi esmu viņus tagad aizmirsusi stāstot par mūsu rīkiem, jo mūsdienu latviešu valodas vārnīca un latviešu valodas vēsturisko vārnīcu pilnībā uztur un pārvalda Matemātikas un informātikas institūts. Un viņi mūs klausa, un savukārt mēs klausām viņus, un sarunājoties ar viņiem un strādājot ar viņiem, mēs esam atraduši tik daudz brīnišķīgu risinājumu. Un tā ir brīnišķīga sadarbība. Un es domāju, ka Matemātikas un informātikas institūtā jau strādā arī valodnieki. Tur nav tā, ka strādā tikai matemātiķi un datoristi un programmētāji. Bet tur strādā arī valodnieki, un tāpēc arī viņi saprot. Un nav bijis tā, ka viņi mēs esam arī sūdzējušies par tēzauru, un viņi vienmēr mūsu valodniekus ir paklausījuši un visu ir izdarījuši. Un tagad arī tēzaurs ir, manuprāt, jau augstākā līmenī nekā agrāk tas bija, kad tur tika samests viss kopā bez lielas šķirošanas. Kādam tēzauram arī jābūt, bet tomēr kaut kā ir jādefinē tās nozīmes. Un viņi ir ļoti čakli un tiešām lieli speciālisti. Un es domāju, ka ja vien valodnieks nebūs tāds, kurš iecirtīsies un pagriezīs muguru programmētājiem, es domāju, ka nebūs problēma. Mēs Latvijā, mums tā digitālā kopiena ir salīdzinoši maza, un mēs visi lieliski sadarbojamies un nav bijis problēmu. Bet varbūt kādreiz mūsu valodnieks varbūt aizmirsīs, bet es ceru, ka Latvijā tas mēs nenotiks. Esam inteliģenta sabiedrība. Man patīk valodnieks, domāju, ir milzīga nozīme, bet reizē es redzu kaut kādu to spriedzi. Piemēram, es pats kā cilvēks, kurš ir visu mūžu mācījies lieliski rakstīt tekstus, es jūtu to spriedzi, ka mākslīgais intelekts, viņš nevar rakstīt to tik labi kā es. Bet pat 90% var, un lielākajai daļai publikas arī nevajag tik labi kā es. Un es domāju, ka tur ir kaut kāda arī spriedze.
ja tie mākslīgi intelekta rīki strādā jau tik labi, vairumam sabiedrības jau nevajag tur to augsto zinātni vai tos smalkumus. Un tas man šķiet interesanti, bet tu saki, tu nejūti tādu spriedzi, teiksim, Latvijas zinātnes kaut kādā infrastruktūrā vai finansēšanā, ka valodnieks tagad stumj nost, jo viss jau ir izpētīts. Nē, finansēšana, jā, es jūtu finansēšanā gan, ja, piemēram, valodniecības projektam var iedot uz pusi mazāk naudas nekā tīri digitalizācijas projektam, tad tur es jūtu to spriedzi, jā. Un, manuprāt, tie naudas devēji un finansētāji, viņi vēl nesaprot, kas ir digitalizācija, jo tā digitalizācija nav, kā tu iepriekš teici, un kā mēs nonācām pie kopīga secinājuma, ka tā nav tikai kartīšu skenēšana un pārrakstīšana. Tā ir vesela zinātne. Un, jā, to no naudas devēja puses mēs to jūtam, jā, bet arī Matemātikas un informātikas institūts un Literatūras, folkloras un mākslas institūts, to ļoti tie, kas naudu saņem, viņi ļoti labi saprot, tāpēc mēs arī viņu projektos vienmēr tiekam iesaistīti. Bet citādi tā no mūsu partneru puses nekad neesmu jutusi, bet no naudas devēja puses gan. Jā, bet tā par valodu, ka mākslīgais intelekts varēs izdarīt visu cilvēku vietā, par to es mazliet uztraucos. Bet... Kāpēc? Tu gribētu, lai nevar, lai zinātniekiem ir darbs? Jā, bet es domāju, ka mākslīgais intelekts sociolingvistu nevar aizstāt. Tas nevar būt vienlaikus veikalā, uz ielas un vārtrūmēs, visur, kur ir teksti. To nevar mākslīgais intelekts vismaz pagaidām izdarīt. Un nevar krāsas ieraudzīt un salikt kopā tekstu ar krāsām visās dzīves situācijās. Varbūt kādreiz varēs, tad būs jāsāk uztraukties. Vēl nevar, jā, bet es jau sāku apsteidzoši uztraukties, jo es saku, ir kaut kādi tie lietojumi varianti. Viens ir tas, ko es minēju, ka tai publikai, teiksim, bieži vien patērētājiem nevajag to 100% kvalitāti, bet otrs, kas arī pats ievēroja, ka ir kaut kādas lietas, kuras būtu man liederīgāk nedarīt pašam, bet iebarot mākslīgam intelektam, un tad viņš man iedod atpakaļ. Un es jūtu, ka man ir kaut kāda tāda pretestība. Es esmu vecās skolas cilvēks. Es uzskatu, man ir jābūt tam, kurš saprot, man ir jābūt tam, kurš ir rakstījis, un es esmu tas, kurš rediģē. Un es jūtu, ka notiek kaut kādas pārmaiņas, un mēs ar tevi vēl esam tie cilvēki, kas māk visu izdarīt paši, bet jaunieši, viņi jau aug tajā vidē. Man liekas ļoti interesanti, jā, kā tas mainīs. Jā, tāpēc bija pamatots pētnieku. Bija nesen tāda situācija, ka liela zinātniska izdevniecība, kur tiek izdoti zinātniski raksti, viņi bija pārdevuši mākslīgā intelekta kompānijai savus tos gadiem krātos zinātniskos tekstus, un tad gan pētnieks satraucās, ka lūk, vairs nevajadzēs viņu pētījumus, vai arī viņu pētījumi tiks izmantoti nevis ļaunprātīgi, bet aplami tiks sakombinēti un radīs jaunas teorijas, kas varbūt, ko mākslīgais intelekts būs izdomājis, bet kas no zinātniskā viedokļa ir aplami. Tad par to gan ir jāuztraucas, bet vai mēs to varam atrisināt šeit un tagad? Sandra, kas ir tieši tas, ko tu pēti? Tu pieminēji, man liekas, to vienu no tiem vārdiem, kas sākas ar oburtu, ja? Ko es nelīdz galā. Onomastika. Tas ir tas, ko tu pēti. Īpašvārdi, jā. Pastāstīs? Jā, es esmu vietvārdu pētniece, bet tas arī mums vēl guļ aptuveni 1 miljons vietvārdu kartīšu, kas nav digitalizētas, un mēs nevaram atrast finansējumu šo kartīšu pārvēršanai lingvistiskā vietvārdu datubāzē. Un man ir pašai, piemēram, es rakstīju par ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdiem. Es pati ekscerpēju kartītes un izrakstīju 60,000 vārdu, un tad es varēju aizstāvēt savu promocijas darbu par vietvārdiem. Bet jā, es pētu vietvārdus dažādos aspektos, un gan cilmes aspektā, gan arī mēs palīdzam arī vietvārdu pētnieki, palīdz arī Valsts valodas centram standartizēt šos vietvārdus, lai varētu ierakstīt kartē to vienoto nosaukumu visādos līmeņos. Tad, kad tu redzi tik daudz vietvārdus, tu ar laiku sāc uz viņiem skatīties citādāk.
nevis tā kā parasts cilvēks, kurš vienkārši dzird skaistu vārdu, bet tu uzreiz jau redzi, nezinu, no kā viņš sastāv, no kurienes viņš ir nācis, kā viņš ir darināts. Ne par visiem, līdzīgi kā ar senajiem tekstiem. Reizēm, ja ir vārds ilgi gulējis, tad uzreiz nevar. Un man bieži vien gadās tā, ka mēs aizbraucam, nolasām kādu publisku lekciju, un tad cilvēks pienāk klāt un prasa, kā cēlies šis vārds, un pētnieks nevar uzreiz. Dažos gadījumos var noteikt, vai tur kāda kuršu valodas ietekme, vai lībiešu valodas ietekme, to var uzreiz, bet konkrētu cilmi, ja vārds ir aizmirsies, ja vārds ir sens, to uzreiz nevar. Bet jā, mēs redzam vairāk nekā jebkurš cits, mēs valodnieki, pētnieki. Es tagad aizdomājos, saki, taču vietvārdus kādreiz kāds izdomā. Teorētiski vārdu nebija un tad izdomā. Vai tu redzi, ka tā ir tā kā individuāla cilvēka pašdarbība, vai tomēr tas ir kaut kādi valodas likumi, kas ietekmē to, kā cilvēks veido šos jaunos vārdus? Tas ir liels jautājums, bet man likās, tad, kad tu ieraugi kaut kādu vietvārdu, tu vari redzēt tur kaut kādas likumsakarības, kā viņš veidojas, vai bieži vien tu vienkārši te gan ir bijis radošs cilvēks. Par šo es varu stundu runāt. Es domāju, ka es nevaru, bet jā, latviešiem ir 4 modeļi. Dažos novados atšķiras, ir arī 5, bet pārsvarā 4 modeļi. Un radošas izdomas gandrīz nekad nav. Latvijas ir praktisks, nebūs kruzuļaini. Ir mēģināts mākslīgi pieņemt kādu vietvārdu, ko ar skaistu, piemēram, zilais tilts. Neviens, ja ir tiešām zilā krāsā, tad varbūt jā, bet, piemēram, sapņu tilts, latvietis tā nesauks. Latvietiem vajag praktiski. Ja, piemēram, ja ir tāds objektu pirmām kārtām sauc pēc tā, kas tur atrodas, kur tur var egļu mešs vai līkās priedes pļava vai akmeņu lauks, pēc tā, kas tur novērojams. Tad sauc pēc dažādām ārējām pazīmēm, piemēram, Māža mugura, ir arī Rēzeknes novadā, Mākoņkalna pagastā ir tāds akmens āža mugura, kur tad līdzinās āža mugurai, vai lielais kalns, lielā pļava, mazā pļava. Tad ir pēc dažādiem notikumiem, ja tur, piemēram, ir nokritusi lidmašīna Vācu kara laikā, tad sauc par lidmašīnas pļavu. Pēc vēsturiskiem notikumiem. Tad ir izdomāti nosaukumi. Nevis izdomāti nosaukumi, bet izdomātu notikumu nosaukumi. Un jo skarbāk notikumi, jo vairāk tas nosaukums iedzīvosies. Ir vien daži modeļi, pēc kā latvietis sauc vietas. Paldies tev! Vai tu gribi vēl kaut ko svarīgi piebilst, ko es nepajautāju? Par Deli projektu, kur vēsturiskā vārtnīca, par to mēs vispār neparunājām. Un tur es tiešām domāju, ka tur ir ārkārtīgi spēcīga komanda, kas jau domā, lai gan būdami valodnieki, viņi jau uzreiz domā digitāli. Un šis projekts ir kopā ar, tur ir daudzi, bet vadošais partneris ir Literatūras un folkloras un mākslas institūts. Viņi pārvērš šos tekstus mūsdienu cilvēkam lasāmā formā, lai mūsdienu cilvēks varētu izlasīt un lai seno tekstu ievietojot internetā, jau uzreiz šīs zīmītes, pārsvītrotie ezburtiņi un dažādās diakritiskās zīmes virs patskaņiem, piemēram, AH pārvērstos par A, tad pie tā viņi strādā. Viņi izstrādā dažādus likumus katram avotam un tad pēc tā pārvērš. Un ko man pastāstīja seno tekstu pētnieki, viņi tagad gatavo tādu pētījumu. Viņi bija izlasījuši, ka, piemēram, Lutera Bībele vācu valodā 1545. gadā ar mūsdienu Bībeli rakstības ziņā sakrīt 65%, bet mūsu pirmā grāmata, kam šogad ir apaļa jubileja, Katoļu katehisms 16. gadsimtā, tas ar mūsdienu latviešu valodu sakrīt tikai 13%. Tad redzat, cik liels darbs tur ir jāiegūt un cik tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu pirmo grāmatu izlasīt. Jebkurš varētu izlasīt mūsdienu valodā.
Tas ir tik interesanti. Vai viņi būs drīz atšifrējuši visus senos tekstus, vai tas kaut kādā ziņā arī ir nebeidzams process, jo tie teksti tiek atrasti no jauna, vai arī tiek uzlabotas metodoloģijas? Viņiem vēl ir palikuši 10 avoti, kas ir jāatšifrē no seno tekstu korpusa, respektīvi, kas ir ievietot seno tekstu korpusā, un kur vēl ir 10 avotiem ir tās zīmītes, kas savulaik tika ieviestas, lai varētu ielikt internetā, piemēram, pārsvītrotais paragrāfa zīmīte un tā tālāk. Bet viņi tagad, tikai 10 avoti, kas ir no seno tekstu korpusa vēl jāpārvērš, bet nē, kur tad var visu, mums jau ortogrāfiskā reforma bija tikai 20. gadsimta sākumā, un viss līdz 20. gadsimtam, izņēmot dažus avotus, ir vecajā drukā. Piemēram, šausmas, tur būs ausmas, nevis šausmas. To nevar izdarīt. Vienīgi tas, ka viņi tagad strādā pie tāda pilotu projekta, respektīvi apkopo visus likumus, tās raksturīgākās burtzīmes, kas būtu jāpārvērš mūsdienu rakstā, tur aptuveni 130 likumu. Un tad ar šo pilotu projektu, ar šo rīku, tad varēs ar to konvertoru, kā viņi sauc, viņi varēs pārvērst jebkuru tekstu mūsdienu rakstībā. Tāds top, un tad jau varēs teikt, ka visi teksti ir pārvērsti, normalizēti, kā viņi saka. Santa, paldies tev par, paldies. Es neteiktu visaptvarošu ieskatu valodniecībā, bet vismaz tu mums ļāvi atcerēties, kāpēc valodniecība ir tik brīnišķīga. Paldies par interesi. Paldies tev. Bet es pat neizstāstīju 100 daļu no tā, ko gribēju. Labi. Paldies.